Labrīt, mīļā Kristu draudze. Patiešām gods un slava un pateicība mūsu Tēvam debesīs, jo viņš ir liels, jo viņš ir viss spēcīgs, jo viņš ir tas, kas mūs vada un stiprina un velk pie sevis. Un viņš to dara caur ticību. Pagājušā svētdienā mēs runājām par glābšanu vai nu no darbiem, vai no ticības. Un mēs sapratām, ka šādi uzdots jautājums, kur mums tiek dot iespēja izvēlēties starp šiem abiem variantiem, ir nepareizi. Jo tādā veidā tiek sagaidīta atbilde, tādā veidā, kā tiek sagaidīta šī atbilde, pareizi nevar atbildēt. Pareizā atbilde ir, ka gan darbi, gan glābšana, abas šīs lietas izriet no ticības. Un ticība, varētu teikt, ir tāda varena lieta. Un tāpēc es šodien gribu runāt par ticību vēl. Ko nozīmē ticēt? Vai visiem cilvēkiem ir ticība? Kāpēc Dievam ir tiesības prasīt no cilvēka ticību? Jo viņš prasa, viņš sagaida ticību. Kāpēc neticība Dievam jau ir savu spriedumu dabūjusi? Lasot rakstus, mēs skaidri redzam, ka Dievs sagaida no cilvēkiem ticību. Bet vai mēs uz to esam spējīgi? Vai mēs esam spējīgi ticēt Dievam? Jo ir kādi cilvēki, viņi attaisnojas, man Dievs nav devis ticību, es neticu, un viss. Dievs man nav devis. Bet Jēzus Jāņa evaņģēlijā, viņš teiks, 12. nodaļā, 36. pāns, viņš saka, ticiet gaismai, kamēr jums ir gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem. Ticiet. Un turpat tālāk ir rakstīts, un lai gan viņš tik daudz zīmi viņa priekšā bija darījis, tie tomēr neticēja viņam. Citā vietā Jānis saka, turpat tālāk 46. pantā, es gaisma. Esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nepaliktu tumsībā. Dievam ir tiesības prasīt no cilvēka ticību. Kāpēc? Jo pirmkārt tā jau ir ielikta cilvēka dabā. Cilvēks ir radīts attiecībām. Cilvēka daba ir attiecības. Lasot radīšanas stāstu, kur ir teikts, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, tas nozīmē, ka viņam kā personībai ir paredzētas attiecības ar Dievu. Mēs zinām, kā ir rakstīts. Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un pēc savas līdzības. Ko nozīmē būt pēc Dieva tēla un būt pēc Dieva līdzības? Tas nozīmē, ka kaut kādā veidā tu atspoguļo Dievu. Kaut kur tā līdzība ir redzama. Un viens no šiem aspektiem, ka cilvēks ir spējīgs un viņš ir paredzēts attiecībām. Dievs ir trīsvienīgs. Un Dievs pats sevī ir attiecībās. Jo nepārprotam ir attiecības starp Dievu tēvu, Dievu dēlu un Svēto garu. Cilvēks ir radīts kā vīrietis un sieviete, lai būtu attiecības. Gan savstarpējas, gan ar Dievu. Un kas no tā izriet? Ka ir attiecības. Tas nozīmē, ka cilvēks ir spējīgs dzirdēt otru, šajā gadījumā Dievu. Viņš ir spējīgs uzticēties Dieva sacītajam, dzīvot Dievu priekšā, atsaukties Dievam paklausībā. Vai ir kādi piemēri, kas to apstiprina, ka cilvēks ir radīts attiecībām, un Dievs ir attiecībās ar cilvēku? Protams. Dievs pats runā uz cilvēku. 1. Mūzes grāmatā, 1. nodaļā, 28. pants, un tādā veidā viņš apstiprina to, ka attiecības ir. Un Dievs tos svētīja un sacītiem, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet. Dievs ir attiecībās ar cilvēku. Tātad cilvēks dzird Dievu, un kā saprotam, cilvēkam tiek dot arī kāda atbildība Dievu priekšā. Un jau pirms grēkā krišanas Dievs dod cilvēkam likumu.
Tātad izveido derības attiecības ar cilvēku. Mēs atceramies šo rakstu vietu, kur rakstīts, ka Dievs pavēlēja cilvēkam no visiem dārza kokiem tev būs ēst, bet no ļauna laba atzīšanas koka tev nebūs ēst. Paklausība un uzticēšanās, kas loģiski izriet no šī likuma. Tā ir norma attiecībām ar Dievu. Paklausība un uzticēšanās, tās nav grēkā krišanas sekas, kas mums tagad grēkā kritušiem ir jādara. Tas jau bija pirms grēkā krišanas. Mēs varam tikai iedomāties, kāds bija tas stāvoklis pirms grēkā krišanas. Bet tad jau tad Dievs runā, cilvēks dzird, viņš saprot, jau tad Dievs viņam liek dod šo likumus, un viņš sagaida, un Dievs sagaida no cilvēku uzticēšanos. 17. pantā tur Dievs saka, bet no labu un ļaunu atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tajā dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Dievs sagaida, ka cilvēks ticēs tam, ko Dievs saka, un paklausīs. Un no tā mēs varam secināt, ka šādas attiecības bija, un tādas tās tika paredzētas starp Dievu un cilvēku. Tādas tās bija vēl pirms cilvēks krita grēkā. Tas ir viens iemesls, kāpēc Dievs prasa no cilvēka ticību. Jo tādā veidā Dievs bija radījis cilvēku. Un arī pēc grēkā krišanas spējas attiecībām vai prasība pēc attiecībām ar Dievu nebeidzās. Dievs joprojām kontaktē ar cilvēku un sagaida no viņa ticību. 1. Mūzes 3. nodaļa 9. pants pēc grēkā krišanas. Un Dievs, tas kungs, sauc uz cilvēku un sacīdams, kur tu esi? Kur tu esi? Dievs meklē attiecības. Cilvēks izvairās. Cilvēks slēpjās. Ticība, tas nav kaut kas abstrakts. Bet tas ir reāls veids, kā cilvēks var dzīvot attiecībās ar Dievu. Nav iespējams, ka cilvēks ir derības attiecībās ar Dievu bez ticības un bez uzticēšanās Dievam. Nav iespējama derība, ja nav ticības un uzticēšanās. Ebrejiem 11. nodaļa 6. pāns, bet bez ticības nevar patikt Dievam. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tātad pirmais iemesls. Kāpēc Dievs prasa no cilvēka ticību? Jo cilvēks no sākuma ir radīts attiecībām. Bet attiecības bez ticības un uzticēšanās nav iespējams. Cilvēkā ir ielikta spēja ticēt jau no paša iesākuma. Un primāri tā bija ticība Dievam. Otrs iemesls, kāpēc Dievs var prasīt no cilvēka ticību, tas ir cilvēka stāvoklis. Cilvēks ir atkarīgs. Viņš ir radība, kura ir atkarīga no Dieva. Apostoļu darbos 17. nodaļā no 26. panta mēs lasām, viņš ir licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tiem meklētu Dievu, vai tie varētu viņu nojaust un atrast, jeb šo viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un rosāmies. Un esam, kā arī daži jūsu dziesminieki ir sacījuši, mēs esam viņa cilts. Dievs ir radījis cilvēku, nevis lai mēs dzīvotu kaut kādu sev izdomātu neatkarīgu dzīvi no Dieva, bet viņš to darīs, lai mēs meklētu Dievu. Kāpēc? Jo viņā mēs dzīvojam. Viņā mēs rosāmies. Mēs nevaram būt ārpus Dieva. Mēs zinām, kas ir ārpus Dieva. Tā ir nāve, kur no Dieva. Mēs esam pilnīgi atkarīgi no viņa. Un tāpēc Dievs no mums prasa ticību. Un tad, kad mēs lūdzam Dievu, tādā veidā arī mēs atzīstam savu atkarību no Dieva. Mēs nevaram bez viņa iztikt. Mums viņš ir vajadzīgs. Viņš ir tas, kas dod. Viņš ir tas, kurš stiprina mūs. Viņš vēl un vēl visas lietas dod. Mēs esam atkarīgi no viņa. Un tāpēc mums ir vajadzīga šī ticība. Mums ir ielikt jau šī ticība. Un trešais iemesls, kāpēc Dievs prasa no mums ticību, tā ir mūsu atbildība.
Dievs no mums, kas esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, kā apzinīgām būtnēm, viņš prasa uzticēšanos. Un tas izpaužās caur likumu, ko Dievs mums dod. Un likumu var izpildīt tikai tad, ja ir ticība. Piemēram, pirmais bauslis. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Tas nav tikai juridisks aizliegums pielūgt daudz pielūgsmes objektus. Tas ir kaut kas vairāk. Tas prasa, lai Izraēls, lai viņš redz savu Dievu, Jahve, viņš redz kā vienīgo Dievu. Lai viņi balstītu savu dzīvi tikai uz viņu. Lai viņi meklētu aizsardzību, drošību un svētības tikai viņā. Likt savu paļaušanos uz Dievu, tas nozīmē ticēt. Likt savu paļaušanos uz Dievu, tas nozīmē ticēt. Un šāds bauslis būtībā pavēl ticēt vienīgajam Dievam. Tas ir kā apsēsties uz krēsla, jo mēs ticam, ka tas krēsls mūs turēs. Ja mēs paskatāmies uz krēslu un saprotam, ka viņš var iespējams sabruks, mēs uz viņu nesēžamies. Mēs sēžamies uz krēsla ticībā. Mēs katru dienu daudzās lietās mēs darbojamies ticībā. Mēs sēžamies mašīnā vai lidmašīnā vai kā. Mēs paļaujamies uz kaut kādiem svešiem cilvēkiem. Mēs paļaujamies, ka autobusu šoferis mūs atvedīs tur, kur mēs gribam. Tad, kad mēs braucam ar mašīnu, tad mēs paļaujamies, ka tas otrs brauks pa savu joslu mums pretī, nevis pa mūsējo. Mēs ticam daudzām lietām, un mēs paļaujamies. Mums ir šī spēja ticēt. Un tāpat arī ticība Dievam. Tas ir tad, kad tu atdod sev viņa rokās. Un tāpēc pirmais bauslis nozīmē, ka tu uzticies un atdod sevi Dieva rokās. Un kas no tā izriet? Izriet, ja mēs apstāmies no otras puses, tad neticība ir tas pats, kas nepaklausība Dievam. Un Bībelē šīs lietas iet paralēli. Neticība un nepaklausība. Tas vienmēr ir blakus. 4. Mūzes grāmatā 14. nodaļa, 11. pāns. Un tas kungs sacīja Mūzum, cik ilgi šī tauta nicinādama mani atmetīs un cik ilgi tie negrib man ticēt, neraugoties uz visām tām zīmēm, ko es tās vidū esmu darījis. Viņi negrib man ticēt. Neticība izpaužās nepaklausībā un kurnēšanā. 5. Mūzes grāmata 9 un 23. Un tad, kad tas kungs jūs sūtīja prom no Kadeša Barnejas, teikdams, dodieties uz augšu un iegūstiet to zemi, ko es jums esmu devis, arī tad jūs turējāties pretī. Tā kunga sava Dieva pavēlē, viņam neusticējāties un neklausījāt viņa balsī. Viņa neticēja, un tāpēc viņa nepaklausīja. Viņa turējās pretī. Nepaklausīt, tas nozīmē neticēt. Tad, kad es nesēžos uz krēsla, tas nozīmē, es neticu tam krēslam, ka viņš spēs man izturēt. Tad, kad es neklausu Dievam, tas nozīmē, es viņam neticu. Tas nozīmē, ka man ir labāks variants. Tas, ko viņš saka, tas nav labākais. Es zinu, ko man vajag un ko es gribu, un to es arī darīšu. Un tas attiecās ne tikai uz visu tautu kopumā, bet arī uz cilvēkiem atsevišķi. Kādēļ Ārons un Mūzes neiegāja apsolītajā zemē? 4. Mūzes 20. nodaļa, 12. pāns. Un tas kungs runāja uz Mūzu un Āronu tādēļ, ka jūs neesat man ticējuši un neesat mani svētījuši Izraēla bērnu acu priekšā. Tādēļ jūs arī neievedīsiet šo draudzi zemē, ko es tiem esmu atdevis. Un kas tur notika? Tur Ārons un Mūzes bija sadusmojušies uz tautu un nepaklausīja un nedarīja tā, kā Dievs viņam teica. Mēs zinām to gadījumu, ka viņš sita ar šo nūju pa klinti. Un viņš nedrīkstēja sist. Bet viņš bija sadusmojies. Un viņš neticēja un nepaklausīja Dievam. Un Dievs to saka, jūs neticējat. Ārons un Mūzes tautas vadoņi. Mūzes pats pazemīgākais cilvēks. Un ir brīdis, kad viņš ir nepaklausīgs. Un arī šeit mēs to redzam, un arī mēs noteikti no savas dzīves pieredzes ļoti labi saprotam, ka neticība Dievam ir nepaklausība Dievam. Ja tu viņam netici, tad tu viņam arī neklausi.
Arī citi baušļi to apliecina. Lai netaisītu sev elku tēlus, ir jātic, ka Dievs nav redzams, bet viņš ir reāls. Tev ir jātic. Tev nebūs tā kunga savu Dievu vārdu nelietīgi valkāt. Lai to izpildītu, ir jātic, ka Dievs tevi dzird. Ja tu netici, ka viņš dzird, tad tu vari runāt, ko tu gribi. Lai izpildītu šo bausli, tev ir jātic. Lai ievērot sabatu, tev ir jātic, ka Dievs par tevi gādās arī tad, ja tu šajā dienā nestrādāsi. Dievs man neatstās. Lai godātu tēvu un māti, ir jātic Dieva ieliktējai kārtībai. Ka tāda sabiedrības kārtība ir no Dieva un ka tā tev atnesīs svētību. Un tā mēs varam turpināt. Lai varētu izpildīt baušļus, ir nepieciešama ticība. Un baušļu neievērošana ir neticības sekas. Un tātad spēja ticēt jau ir cilvēkā ielikt jau no paša radīšanas brīža. Un par to liecina tas, ka cilvēka daba ir attiecības. Viņš ir radīts attiecībām. Tas, ka cilvēks ir atkarīgs no Dieva. Un tas, ka mums ir uzlikt atbildība. Likuma, Dieva kārtība. Un to ir iespējams tikai tad, ja ir ticība. Tad, kad Dievs dod šos baušļus, vienalga, vai tas bija pirmais, kas bija tik dots Ādamam, vai tie pēc tam Mūzum dotie, vai vēl kādi citi, Dievs to paredz, ka šie cilvēki to varēs izpildīt tikai tad, ja viņi tiem ticēs. Ja viņi ticēs Dievam. Tad Dievs cilvēkos ticību ir ielicis. Spēja ticēt. Bet ir problēma. Cilvēks pēc savas kritušās dabas vairs nav spējīgs ticēt Dievam. Efesiešiem 2. nodaļa no 1. panta. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt pakaļaut šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savās miesas skārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām. Pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Dieva prasība pēc ticības un paklausības joprojām paliek likumīga. Bet cilvēks savā kritušajā stāvoklī, viņš nav spējīgs to izpildīt, jo viņš ir garīgi miris. Bībele cilvēku stāvokli neapraksta kā slimību, tā apraksta kā nāvi. Garīgā nāve nenozīmē, ka cilvēkam vispār nav reliģiozitātes. Reizē pat varētu teikt, ka garīgi miris cilvēks ir bezcerīgi reliģios. Garīgā nāve ir tad, kad nav attiecību ar Dievu. Nav paklausības Dievam. Nav ticības Dievam. Garīgā nāve nav aktivitātes trūkums. Bet tā ir nepareizi vērsta aktivitāte. Cilvēks dzīvo, bet pret Dieva gribu. Un šajā rakstu vietā, ko mēs lasījām, ja jūs bijāt miruši un dzīvojāt grēkos. Dzīvot grēkos, tā ir normāla vide garīgi mirušam cilvēkam. Tā ir dzīve zem svešas pakļautības. Jūs bijāt pakļauti, mēs lasījām. Tā ir dzīve, kurā valda pretestība Dievam. Kā mēs lasījām, nepaklausības bērniem. Tā ir dzīve, kur ir pilna ar grēcīgām vēlmēm. Tā ir dzīve zem Dieva dusmām. Mēs lasījām šajā rakstu vietā par dusmības bērniem. Par visu to tur ir runāts. Cilvēka nespējas ticēt problēma ir nevis tajā, ka viņā ir maz ticības, bet ka viņš nespēj, jo negrib ticēt. 1. korintiešiem 2.14. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība vai muļķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Tas, ko miesīgais cilvēks nesatver, tas pēc konteksta šeit ir evaņģēlijs. Viņam tā ir muļķība. Un tāpēc viņš to nesatver. Viņš jau saprot, bet viņš to nepieņem. Viņš tam netic, jo viņa acīs tā ir muļķība. Miesīgais cilvēks to nespēja saprast. Romiešiem 8. nodaļa no 6. panta.
Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Miesīgā tieksme vai prāts ved nāvē. Miesīgais prāts ir naidā ar Dievu, un tad nevar un nespēja paklausīt Dievam. Nespēja ticēt Dievam, sakņojas mūsu kristušajā dabā. Un šī nespēja ir reāla, tā ir dziļa un visaptveroša. Bet šī neticība, tā ir morāla problēma. Un tāpēc cilvēks ir vainīgs. Ja cilvēks nevarētu fiziski dzirdēt Dievu, tad viņš būtu vainīgs. Bet viņš dzird un saprot un nepaklausa. Un tā jau ir problēma. Cilvēks vienkārši ignorē, un tāpēc viņš ir vainīgs. Tāpēc, ka Bībele runā par to, ka miesīgs cilvēks nav spējīgs pats nākt pie Dieva. Ne tāpēc, ka viņš fiziski nevar nedzirdēt, bet tāpēc, ka viņa sirds ir cieta. Ja neticība būtu fiziska nespēja ticēt, tad cilvēkam nebūtu vainas. Bet tā ir morāla nespēja. Un tad cilvēks ir atbildīgs. Un viņš ir vainīgs. Un cilvēks nav upuris šajā ziņā. Jo bieži dzirdot šīs rakstu vietas, kur teiks, ka kritis cilvēks, viņš ir pēc dabas grēcinieks, un tāpēc viņš nespēja ticēt. Un tad šis grēcinieks saka, ko tad jūs no manis prasiet? Ja jau es nevaru ticēt, ko tad jūs gribat no manis? Bet Bībele nekur nerunā par to, ka grēcinieks ir kā nabadziņš, kā apstākļu upuris. Pāvils saka, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināt ar viņu. Un vēl citas līdzīgas vietas. Arī citur mēs redzam grēcinieku kā dumpinieku, nevis kā upuri. Bībele nerunā par grēcinieku kā par nabadziņu. Lai labāk saprastu, kas ir neticība, jālasa Jāņa evaņģēlijs, jo tur ir daudz runāts par ticību. Un tur ir rakstīts, ka cilvēks nespēja ticēt, jo cilvēka grība ir pavērdzināta. Kam tā vergo? Mīlestībai uz grēku. Atceraties to vietu, kur teikts, tumsība cilvēkiem ir mīļāka par gaisu. Un tad, kad mēs runājam par verdzību, kādas mums ir asociācijas? Vardarbība, apspiešana, kur kāds pār kādu valda. Un tad, kad mēs runājam par grēka verdzību, tad arī mēs līdzīgi domājam. Bet Bībelē runā par divu veidu verdzību. Ir vardarbīga verdzība. Tad, kad cilvēku paverdzina preti viņa gribu, tad cilvēks ir upurs un viņš nav vainīgs. Bet ir vēl cita verdzības forma. Brīvprātīga verdzība. Par to mēs lasām 2. Mūzes grāmatā, 21. nodaļa no 5. pānta. Bet ja vergs teiks, es mīlu savu kungu, savu sievu, savus bērnus, tad lai viņš neaiziet brīvībā. Tad lai viņa kungs to nostata Dievu priekšā un lai to ved pie durvīm vai stabiem, un tas kungs, lai ar īleni, lai izdur cauri viņa ausī, tas, lai kalpo viņam mūžīgi. Šis cilvēks labprātīgi paliek par vergu mūžīgi. Un tad, kad Bībele saka, ka mēs esam Jēzus vergi, un kad mēs pildām viņa gribu, ne savējo, tur vienmēr iet runa par brīvprātīgu, un nevis par vārdarbīgu izvēli. Jēzus nekad nevienu vārdarbīgi nepaverdzina. Romiešiem 6. nodaļa, 16. pāns. Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, grieķu valodā tur ir vārds vergiem, jums arī kā kalpiem jāklaus, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam uz taisnību. Par ko Pāvils runā? Kam jūs sevi nododat? Vai nu grēkam uz nāvi tu sevi nodod, vai tu nodod sevi paklausībai Dievam? Nespēja ticēt ir verdzība, tā ir labprātīga verdzība. Jūs sevi nododat. Un tāpēc neticība tiek arī tiesāta. Jāņa evaņģēlija 3. nodaļa no 16. panta, ko mēs ļoti labi zinām. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta.
kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau sprieduma dabūjis. Tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam, bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākus pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu. Tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Tas, kas netic, viņš dabūs spriedumu, jo viņš ir sevi nodevis grēkam, viņš ir sevi nodevis ļauniem darbiem, viņš nav ticējis. Un tā ir, tas tiek pielīdzināts par vainu. Ko Jānis šeit saka? Viņš neticību sasaista ar cilvēku vainu. Tu esi vainīgs, ka tu netici. Un viņš saka, ka tas, kurš tic, viņš netiek tiesāts, bet tas, kurš netic, viņš jau ir vainīgs un viņš ir spriedumu dabūjis. Vaina ir tajā, ka netic, bet ir tev visi priekšnosacījumi, lai tu ticētu. Kāpēc netici Jēzum? Jo izrādās, ka tumsa viņiem ir bijusi mīļāka. Un šī mīlestība uz tumsu, šī mīlestība uz ļauniem darbiem, to noved pie tā, ka cilvēks ienīst gaismu. Tas ir pretrunā ar Dieva radīšanas plānu, jo cilvēks bija radīts, lai būtu attiecībās ar Dievu, lai ticētu viņam. Jāņa 3.20 tur tālāk, jo ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Neticība Dievam ir apzināta rīcība un tumsas mīlestība. Un ko mums atklāja šī raksta vieta? Ka mīlestība uz tumsu liek ienīst gaismu. Kā rezultātā nespēja nākt pie Dieva. Nespēja nākt pie gaismas. Nespēja nākt pie Jēzus. Nespēja noticēt. Mīlestība uz tumsu padara mūs nespējīgus. Jāņa evaņģēlija 5. nodaļā no 39. panta. Jūs pētiet rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīga dzīvība. Un tie ir, kas dod liecību par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. No cilvēkiem es godu nepieņemu, bet es jūs pazīstu, ka Dieva mīlestība nav jūsos. Šie cilvēki nemīl Dievu, un viņi grib atrast dzīvību, apējot Jēzu, apējot Dievu. Viņi domāja, mēs tur atradīsim. Viņš saka, jūs meklējat tur dzīvību, bet jūs pie manis nākt jūs negribat, jo Dieva mīlestības nav jūsos. Cilvēks netic, tāpēc, ka nespēja, bet nespēja, tāpēc, ka negrib. Un runa nav par to, ka cilvēkam nebūtu spēja ticēt. Cilvēkam ir spēja ticēt. Un cilvēki tic daudzām lietām. Ļoti daudzām lietām. Bet Jēzum negrib ticēt, jo tā ir viņa izvēle. Ja Dievs no cilvēka prasa ticību, pilnīgi likumīgi. Jo Dievs cilvēku ir radījis ar spēju ticēt. Bet ja cilvēks savā kritušajā dabā ir kļuvis nespējīgs ticēt, kā tad ir iespējams izglābties? Un šeit ir vieta, šai patiesībai, par ticību kā Dieva žēlastību. Dievs dod ticību, lai cilvēks varētu izpildīt to, ko no Dievs no viņa prasa. Un tā ir pestīšanas žēlastība. Mēs esam nonākuši bezizējas stāvoklī, pēc grēkā krišanas. Bet Dievs no savas žēlastības dod mums ticību. Un rakstu vietu, ko esam jau daudz pēdējās reizes lasījuši. Efesiešiem 2. nodaļa no 8. panta. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, neviens lai nelielītos. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Kāds ir šīs rakstu vietas konteksts? Šie panti, ko tikko lasījām, ir turpinājums Pāvila lūgšanai, kur sākās 1. nodaļā, kaut kur no 15. panta. 15. pants 1. nodaļā. Tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un mīlestību un visiem svētajiem. Es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās, aizlūgdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot.
Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā. Un Pāvils lūdz, lai šie ticīgie cilvēki labāk izprastu šīs trīs lietas. Kādu cerību dod viņa godības izaicinājums, kādu godības bagātību viņš liek savējiem iemantot. Un trešā lieta, cik liels Dieva spēks darbojas ticīgajos. Viņš lūdz, lai jūs to izprastu. Arī mums ir jālūdz gan par sevi, gan vienam par otru, lai mēs iepazītu Dieva spēka varenību. Jo Dieva spēks ir varens mūsu dzīvēs. Mēs ticam viņa spēka visspēcības varenībā. Un šis spēks aiziet divos virzienos. Tālāk viņš raksta 20. pāns, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristū, uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Tas pats spēks, kurā mēs ticam. Tas ir uzmodinājis arī Kristu no miroņiem. Tas Dieva spēks, kurā mēs ticam, viņš ir uzmodinājis Kristu no miroņiem. Un tālāk viņš turpina par Kristu. Un tur sākās pēc tam otrā daļa, kur sākās otrā nodaļa, to Pāvils attiecina uz cilvēkiem, uz ticīgajiem. Un tam kā kulminācija ir šis 8. līdz 10. pāns, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas viss notiek šajā spēkā. Tas pats tajā pašā spēkā, kā Dievs uzceļ Jēzu no miroņiem. Tajā pašā spēkā mēs ticam. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, kas ir šis tas. Tā ir šī žēlastība, šī ticība, glābšana, un viss tas, kas tur minēts augstāk, tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana. Jo mēs esam viņa darbs. Viņš ir strādājis, lai mēs no mirušiem esam kļuvuši dzīvi. Jauns radījums, lai mēs ticētu, tas ir viņa darbs. Viņa darbs, ka mēs esam piedzimuši no augšienes. To visu ir darījis viņš. Mēs esam viņa darbs, lai mēs dzīvotu šajos labajos darbos, ko Dievs mums ir sagatavojis. Ticība Dievam nav no mums, to dod Dievs. Bet kādā veidā? Caur ko? 1. korintiešiem, 1. nodaļa, 21. pāns. Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam lapa tika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Lapa tika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Un Romiešiem 10, 17. Tātad ticība nāk no sludināšanas. Un sludināšana no Kristus pavēles. Tas, ko mēs esam kļuvuši ticīgi. Tas nāk no tā, ka mēs esam dzirdējuši sludināšanu. Un ko tas viss nozīmē man? Ko tas nozīmē tev? Man nav atbildes uz visiem jautājumiem par ticību. Cilvēks spriež, cik tad liela loma ir cilvēku ticībā Dievam un cik liela loma ir pašam cilvēkam. Un reizēm meklējot šo taisnību un reizēm attaisnojums savai neticībai, viņi palaiž garām pašu galveno. Vienkārši ticēt Dievam un paklausīt viņam. Dieva žēlastība neatceļ prasību ticēt. Žēlastība ticēt Dievam rada cilvēkā spēju izpildīt Dieva gribu, atjaunot attiecības ar Dievu, saņemt piedošanu un mūžīgo dzīvību. To visu mēs iegūstam caur Dieva doto ticību. Kā viņš to izdara, mēs nezinām. Bet ir rakstīts tas pats spēks, kas ir uzcēlis Kristu. Tas pats spēks dod mums ticēt. Mēs bijām miruši, mēs to nespējām. Bet Kristu uzcēla. Un mums, kā mirušos, mūs darīja dzīves caur ticību. Un tas atklāja Dieva raksturu. No vienas puses viņš ir svēts un taisns tiesnesis. No otras puses caur Jēzu. Viņš kļūst par mūsu glābēju. Prasība pēc ticības paliek. Ja ticības nav, tas padara cilvēku vainīgu. Bet ja šī ticība tiek pieņemta, tad šī ticības dāvana tā tevi glābi. Evaņģēlijas, labā vēsts par Dieva mīlestību,
par Jēzus paveikto, par Jēzus nāvu pie krusta tavā vietā, par augšām celšanos, par piedošanu, par mūžīgo dzīvību. Dod cilvēkam iespēju ticēt. Viņam ir kam ticēt. Dievs dod šīs ticības saturu un jēgu. Un Dievs dod arī šo spēju ticēt. Romiešiem 5:8. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums ir mīris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Lai mēs varētu ticībā saņemt glābšanu. Dievs dod tik daudz iemeslus mums viņam ticēt. Viņš pierāda savu mīlestību, lai mēs ticētu. Un vēl. Notiek dažādi. Kādam ticība nāk kā ar mietu papīri, spēcīgi un nepārprotami. Kādam ticība nāk kā tāda maiga vēja pūsma, bet Dievs runā mūsu sirdīs. Viņš runā un visas šie veidi, kādos Dievs uzrunā mūs, tie visi ir spēcīgi un vērā ņemami. Dievs runā mūsu sirdīs, tāpat kā Ēdenes dārzā. Viņš saka, Ādam, kur tu esi? Ādam, kur tu esi? Es tevi meklēju. Nāc ārā no krūmiem. Tev ir bail. Tev negribās. Kas tevi attur? Vai tas, ko par mani teiks mani draugi, kuri bieži nemaz nav mani draugi? Ko teiks savu sieva vai vīrs? Ko teiks kolēģi? Kas notiks ar manu iespējams negodīgo biznesu vai naudas pelnīšanas veidu? Man ir tik daudz kārības, no kurām es neesmu gatavs atteikties. Tāpēc es labāk palikšu krūmos un es palikšu tumsā paslēpies. Kā mēs lasījām Jāņa evaņģēlijā, jo tumsa viņiem bija mīļāka. Ļoti iespējams, ka tu nemaz nevari teikt, ka es neticu Dievam. Un Dievs uz mani nerunā. Jo tu vienkārši izdarīsi izvēli un noraidīsi to, un tu esi kaut kur dziļi apracis. It kā tas nekad nebūtu noticis un nebūtu bijis. Bet ir rakstīts, ka visi cilvēki nāks Dieva tiesas priekšā. Ja tu mani šodien dzirdi, tas nozīmē, ka atkal Dievs uz tevi runā. Esi gudrs. Nemeklē attaisnojumus savai neticībai. Meklē iemeslus ticēt. Nemeklē attaisnojumus neticēt. Nesaka savā sirdī, Dieva nav. Tāpēc, ka ir slimības un ir kāri un iet bojā nevainīgi bērni, tas pilnīgi skaidri nozīmē, ka Dieva nav. Un tātad es varu droši nodoties savām kārībām. 53. psalms, 2. pāns. Ģeķis, ja muļķis, saka savā sirdī, Dieva nav. Samaitāti un nejēdzīgi ir viņu dzīve, un starp viņiem nav neviena, kas dara labu. Nebūsim ķeķi. Lūksim, lai mēs pieaugam ticībā Dievam. Jo caur ticību, paklausot Dievam, notiek Dieva griba mūsu dzīvēs. Mūsu dzīves kļūst piepildītas, tās kļūst svētītas. Jo Dieva griba ir svēta un pilnīga. Ticība ir, kā mēs pagājušā svētdienā runājām, caur to mēs iegūstam glābšanu, un caur to mēs varam piepildīt caur darbiem. Ļausim mūsu ticībai augt mūsu sirdīs. Vēl vairāk noticēt. Vēl vairāk paklausīt. Vēl vairāk paklausīt. Jo mēs augam, mēs esam dzīvi. Dievā mēs esam dzīvi, mēs augam, lai mēs varētu pieaugt vēl un vēl vairāk savā ticībā. Un tas, ko mēs šodien runājam, ka cilvēks ir radīts attiecībām. Viņš ir radīts ar ticību iekšā jau. Un mums vajag satvert un saprast šo lietu, ka šī ticība, kas man ir dota no Dieva, caur to es varu dzīvot attiecībās, dzīvu, svētu dzīvi ar Dievu. Ja man šīs ticības nav, es esmu miris. Un tāpēc es gribu, lai mēs patiešām lūdzam, lai mēs pateicamies par to ticību, ko Dievs ir devis. Un lai mēs lūdzam un saucam uz Dievu, kungs, lai mēs slāpstam vēl vairāk. Lai šī ticība vairojās mūsu sirdīs. Lai šī ticība mūsu dzīvēs dara šos brīnum darbus. Lai ticība mūsu dzīvēs padara brīnum darbus mūsu ģimenēs. Un tāpēc, Tēvs, celsimies kājās, lūksim. Visu varenais un spēcīgais. Mēs pateicamies Tev, kungs. Mēs bijām stāvoklī, kungs, kad mēs nevarējām ticēt Tev, mans Dievs. Mēs nespējām Tev paklausīt. Mēs nespējām, mans kungs, neko darīt priekš Tevis, pēc Tavas gribas. Bet, kungs, savā visvarenajā spēkā. Mēs nezinām, kā, mans Dievs, bet Tu esi devis mums šo ticību.
Un mēs pat priecājamies, kungs, mans Dievs, kad mēs neesam to noraidījuši, bet ka mēs esam apliecinājuši savu ticību, ka mēs esam likuši savu cerību uz Tevi, kungs. Debes Tēvs, es Tev lūdzos, ļauj mums pieaugt mūsu ticībā. Lai šī ticība, kas nāk no Tevis, mans kungs, lai tā paveic darbus, mans kungs, tik lielus, kādus mēs vēl neesam piedzīvojuši savā dzīvē, caur ticību Tev, caur paklausību Tev, kungs. Dievs strādās mūsu dzīvēs, Viņš strādās mūsu sirdīs, Viņš strādās mūsu iekšēji un ārēji. Kungs, mīļais Dievs, patiešām es lūdzos, lai šī ticība mūsos aug, un lai to satvēruši mēs to turētu kā dārgu pērli, mans kungs. Jo caur to mēs iepazīstam Tevi, caur to mēs iegūstam glābšanu, caur to, Jēzu, mēs Tevi pazīstam, caur to mēs zinām, kāds Tu esi, mans kungs. Un mēs redzam, kādi mēs gribam būt, mans Dievs, kādus Tu gribi mūs redzēt. Debes Tēvs, es Tev lūdzos, svētī mūs, un svētī, mans Dievs, patiešām, lai mūsu ticība aug, lai mūsu ticība aug. Slavu Tev un pateicību, slavu Tev, Tēvam, Dēlam un Svētiem garam. Amen.